Latvijā nav derīgo izrakteņu kā akmeņoglis, nafta, zelts vai dimanti. Toties Latvijā ir mežs. Esat dzirdējuši teicienu mežs Latvijas zaļais zelts. Zem šiem vārdiem katrs saprot ko citu. Te sakņojas mūsu kultūras tradīcijas, ar mežu saistīts mūsu nemateriālais kultūras mantojums, dziesmas, pasakas, teikas. Mežs ir atpūtas vieta, kā arī mežs nodrošina mums tik nepieciešamos koksnes resursus. Latvija ir mežu valsts, un tā ir 4. mežainākā valsts Eiropā. Šodien raidījumā Ceļojums pagātnē ceļosim laikā un paskatīsimies, kāda ir meža vēsture un cik liela nozīme tam ir bijusi Latvijas ekonomikā. Pašlaik meži klāja apmēram 25% planētas sauszemes teritorijas. Latvijā tie apmēram ir 46% valsts teritorijas. Cik vien cilvēka atmiņa tālu sniedzas, Latvijas teritorijā vienmēr ir bijuši meži. Klimatam kļūstot siltākam, pirms 12–11 tūkstošiem gadu Latvijas teritorijā sāk ierasties mūsdienu meža koku sugas – parastā priede un ārbērs. Apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu klimats kļuva vēl siltāks un beidzot visā Latvijas teritorijā izplatījās meži. Maksimumu mežainums sasniedz periodā pirms 9 gadu tūkstošiem, kad meži klāja 90% Latvijas teritorijas. Pirms apmēram 6000 gadiem pirmo reizi kopš ledus laikmeta sāka samazināties meža platība. Cilvēki cirta un dedzināja mežus, līda līdumus un iekopa tīrumus. Pēdējos 500 gados meža platība vairāk kārt gan pieaugusi, gan samazinājusies. Neskatoties uz zemkopības izraisītajām izmaiņām, līdz pat 12. un 13. gadsimtam mežs spēja saglabāt savu pirmatnību. Straujāk mežu izciršanas apjomi pieauga 14. un 15. gadsimtā, un vēlāk līdz ar kuģniecības attīstību, rūpniecības uzplaukumu un koksnes eksporta vērtības pieaugumu. Latvijā 18. gadsimtā tika izveidots pirmais mežu apsaimniekošanas projekts, par kuru jāpateicas baronam Kampenhausenam un viņa mežzinim. Pēc šī projekta vēlāk strādāja visa Krievijas impērija, un tā sākās plānota mežu apsaimniekošana Latvijā. Barons Baltazars von Kampenhausens bija mežsaimniecības pamatlicējs Baltijā. Lai varētu plānoti saimniekot mežā, bija nepieciešama meža inventarizācija. Mežu sadalīja pa apgabaliem vai kvartāliem ar kvartālu stigām, lai būtu vieglāk apsekot meža audzes, veikt inventarizāciju. Daugavas kreisajā krastā ir biezi meža masīvi, ka no Baldonas līdz Daugavpilī var aizbraukt pa mežu ceļiem, vecajām kvartālu stigām, praktiski neizbraucot no meža. Tad faktiski no 18. gadsimta ir iegājies tāda kaicīšu saimniecība. Mēs gan viņu pēdējā laikā sākam saukt pareizajā vārdā. Tas ir īstenībā ir atjaunošanas cirti. Jo tu nevar atjaunot, ja tev nav brīvas platības. Tikai tad, kad ir brīva platība, tad var atjaunot. Mēs atrodamies bijušajos barona Hāna īpašumos. Un viņam tas meža vadonis, tas mežzinis ir bijis interesants vecis. Jau pirmkārtām ar to, kad kvartāla stīgas viņam ir orientētas nevis tā kā visiem citiem kungiem ziemeļu dienvidu virzienā, bet no 45 grādu leņķī novirzītas. Ja pārējie taisījuši kvartāla stīgas, nu kā nu tur iznācis, ja, tad šitien ir perfekts 600 x 600 metri, pa 36 hektāri tie kvartāli ir. Viņš ir nodarbojies arī ar meža meliorāciju, racis, ar rokām rakti, nu viņš personīgi, bet viņš ir organizējis tad ar rokām raktu grāvīši šeit ir sastopami mežā, tie meži ir mākslīgi atjaunoti, ka viņi nav haotiski auguši. Ja. Un tad vienā momentā vēl bija tāds, kad izcirtumā sēja labību. 2–3 gadus sēja labību. Pirmajā gadā tīra labība, pārsvarā tas bija auzas. Otrajā gadā sēja labību kopā ar meža sēklām. Un trešajā gadā sēja labību pavisam maz, bet vairāk meža sēklas. Tie minējumi ir dažādi. Viens saka, ka vienkārši trūka lauksaimniecības zemes un tā ir papildu vieta, kur izaudzēt ražu. Ja? Bet nav jau noslēpums, kad labība audzējot, tā meža augsne bišķi ielabojās un tam kokam pēc tam ir vieglāk augt. Ja? Un kas ir vēl interesanti, ka sējuši ir mistrojumā skujkoku un bērzu sēklas. Un ko dara bērs? Bērs ļoti labi ielabo meža augsni. Viņš viņu bagātina. Ja? Tad viņi sējuši bērzu ar priežu sēklām kopā, un tad, kad tā jaunaudze sākusi augt, tad viņi ir cirtuši to bērzu nost. Un vēl kas ir interesanti,
kādreiz ganīja lopus mežā. Šī te paša Kampenhausena dekrēta, ja, ir tā likuma rezultātā, lapkoku jaunaudzēs līdz 5 gadu vecumam bija aizliegts ganīt lopus, skujkoku jaunaudzēs līdz 10 gadu vecumam. Nedrīkstēja nomīcīt to jauno mežu. Un tā, ka viņš jau bija pieaudzies, tad viņā ļāva ganīt lopus. Pēc Pirmā pasaules kara dramatiski samazinājās mežu platība, tāpēc sākās plānota mežu atjaunošana. Sākumā mežus nevis stādīja, bet sēja. Tā tas notika vēl pagājušā gadsimta 20. gados. Sējumi bija jākopj. Augsni ielaboja, uzirdināja un izsēja sēklas. Sākumā sēklas sēja tīrsējā, bet vēlāk veidoja konkrētus attālumus. Tā meži tika mākslīgi atjaunoti. Par mežu apsaimniekošanas nopietnību liecina arī vecākā čiekurkalte Latvijā, uz kuru es arī dodos. XIX. Gadsimta beigās Ziemeļvidzemi skāra plaši mežu ugunsgrēki, tāpēc šeit, Vīciemā, tika uzbūvēta Vīciema čiekurkalte, un tā bez pārtraukumiem darbojās no 1895. gada līdz pat pagājušā gadsimta 70. gadiem, un savu darbu atkal atsāka 1992. gadā. Vīciema čiekurkalte ir vecākā čiekurkalte Latvijā, un tā ir vienīgā šāda veida čiekurkalte pasaulē, kurā sēklas jaunu mežu audzēm tiek iegūtas izmantojot tās pašas vairāk nekā 100 gadus vecās oriģinālās iekārtas. Dosimies iekšā un apskatīsimies, kā darbojās vecās oriģinālās iekārtas. Lai kaltētu čiekurus, tiek kurināta liela krāsns, kuru sākumā gan kurina ar malku, bet pēc tam jau kurināšanai izmanto tos pašus atsēklotos čiekurus. Čiekuri tiek atvesti sapildīti šādos te maisos. Tad maisus liek virsū, apmet apkārt striķi un vēlāk jau uzvilks augšā līdz pat 3. stāvam. Nu, lūk, maiss arī atceļojas uz 3. stāvu, kur viņu atvienojam no virves un nesam tālāk iekšā kaltē. Šeit 3. stāvā pa šīm 2 te lūkām čiekuri tiek pildīti iekšā 2. stāvā metāla cilindros. Un tiek izmantot šāda te piltuve, kuru uzliek lūkai virsū. Daudzums, kādam ir jābūt vienā cilindrā, ir 8–10 litrīgs paiģi. Šis arī ir noteiktais. Tagad mēs atrodamies 2. stāvā un mēs dosimies iekšā žāvējumā kamerā, kur cilindros žāvējas čiekuri. Šeit žāvējumā kamerā pavisam kopā ir 24 cilindri, kuros žāvējas čiekuri. Cerams, jums izdosies sadzirdēt tos sprakšķus, kuri rodas, kad čiekuri varās vaļā siltumā. Pagaidām nav. Pazuda.
tūlīt būs karstums. Šie te čiekuri pagaidām ir kaltējušies man 3-4 dienas. Kopumā process ir nedēļa apmēram, kamēr no čiekura tiek izvilkts visas sēklas. Blakus telpās abās pusēs ir ārā ass gals, uz kur uzliek kloķi, un 2 reizes dienā, sākumā pa 2 apgriezieniem, vēlāk palielinot apgriezienu skaitu līdz pat 6-8, tiek grozīti šie cilindri, lai sēklas kristu ārā. Un sēklas krīt ārā un nonāk tur lejā pirmajā stāvā caur redelēm, kur atsjājās. Un lūk, arī ir tās ases ārā no sienas, no cilindriem, uz kuriem uzliek virsū šo kloķi un griež cilindrus. Un lūk, šādā veidā arī sēklas krīt ārā. Sēklas no cilindriem sakrīt lejā. Šeit ir tāda koka redele, caur kuru sēklas izkrīt cauri, bet pēc tam, atverot cilindros lūkas, čiekuri tukšie sakrīt šeit un viņus savāc. Un lūk arī čiekuru sēklas. Lūk, uzskatām, varam redzēt, kāds izskatās čiekurs, kurš jau ir izkaltēts un atdevis savus sēklas. Un šeit 3 čiekuri, kuri vēl savus sēklas nav atdevuši un vēl nav kaltēti. Vīciem čiekurkalte iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā, bet 2008. gadā tā ieguva neparastā Eiropas kultūras mantojuma statusu. Principā visu upju, kurās daudz maz ūdens pavasara periodā bija, apkārtnē mežs tika cirsts visvairāk. Un tā rezultātā ir izveidojušās gar upēm tādas viendabīgas audzes šobrīd ar apmēram vienādu vecumu. Pa straujajām upēm, tādām kā Ogre, arī Mēmeli, pludināja vaļejas baļķis, kamēr pali bija. Un tad pa tām lielajām upēm, tā kā piemēram Daugava, Gauja, Lielupe, tur gāja jau plosti uz Rīgu. Un jau faktiski cara laikā, pat bišķiņ agrāk, saprata, ka šādā veidā saimniekojot nebūs labi. Jo tuvāk pie tās upes nocert, jo sākās visādas erozijas un tam līdzīgi, un tad izdeva likumu par upju aizsargu joslām. Tur bija vērstīs, cik vērstis līdz upei nemaz nedrīkst, kronis neļauj cirst. Pateicoties tai saprātīgai rīcībai, arī mūsu tie upju krasti ir saglabāti daudz maz tādi, kādi viņi ir. Par aizsargu joslām ap upēm sāka runāt 18. gadsimta vidū, bet ieviest likuma kārtā 18. gadsimta beigās. Koku pludināšana notika arī pirmās brīvvalsts laikā. Tas bija viens no lētākajiem koku transportēšanas veidiem, kuru mūsdienās vairs nevar vērot. Tas bija lēts un efektīvs koku materiālu transportēšanas veids, pats senākais jāatskatās vēsturē. Latvijas vēstures avotos plosti minēti jau 16. gadsimtā. Riskantajā plostnieka amatā romantika, piedzīvojuma un humors mijās ar smagu fizisku darbu un dzīvībai bīstamām situācijām. Plostnieka sezona sākās tūlīt pēc ledus iziešanas un noslēdzās vēlu rudenī. Galvenā plostu pludināšanai izmantojamā upe Latvijā bija Daugava, taču aktīvi kokus pludināja arī pa Salacu, Gauju, Lielupi, Ventu, Ogri un vēl daudzām mazajām upēm.
pašā sākumā, kā es teicu, cirta pašā upju krastā, pēc tam jau, kad upju krasta bija nocirsta, tālāk jau ar zirgiem jau veda klāt. Nu, un tad vēstures liecības ir tādas, ka pat ar šauslietu dzelzceļa vēsturi. Nav māksla dabūt koku gar zemi, māksla ir koku dabūt līdz patērētājiem. Un to ir sapratuši jau arī mūsu seņķi. Sākumā viņi veda ar zirgiem, un tad tvaiku laikmetā viņi saprata, ka vairāk var aizvest ar dzelzceļu. Un tad šī masīvā ir izbūvēts vairākas šauslietu dzelzceļa līnijas. Tautā mēs viņus saucam par bānīšiem, ja? Un viņas ir izveidotas pa vecajām kvartāla stīgām pārsvarā, bet tur, kur viņam bija jāmaina virzienu, dzelzceļam vajadzēja lēzena rādījus, kā saka, ja? Viņš nevar tā pagriezties. Un tad te var ļoti labi redzēt, kur ir vēsturiskā vecā kvartāla stīga, kur bānīts ir gājis pa to kvartāla stīgu, un te viņam ir vajadzējis tikt Daugavas virzienā, un tad viņš ir taisījis tādu lēzenu pagriezienu. Tālāk no upēm koku transportēšanai izmantoja dzelzceļu. Princips bija skaidrs. Dzelzceļa līnijai jāsavieno Mežainie novadi ar kādu ostu, jo kā gan citādi kokus aiztransportēt, ja blakus nav plostošanai derīgas upes. Tieši tā kokus transportēja arī Latvijā 20. un 30. gados. Vēsturiski Latvijā tika izmantota vācu mežsaimniecības prakse, un tā turpinājās meža apsaimniekošana pirmās brīvvalsts laikā. Pagājušā gadsimta 20. gados meža darbi bija roku darbs un prasīja lielu fizisku piepūli. Vienlaikus ar koksnes izmantošanu attīstījās arī izpratne par mežu apsaimniekošanas principiem. 20. gadsimta 20. gados valsts meža fondā nonāca 24,7% bijušo kroņa mežu un 75,3% atsavināto privātmūžu mežu, un pakāpeniski tika uzsākta vienota meža apsaimniekošanas prakse. Gadu otrajā pusē meža darbos parādījās arī tehnika. Pirmās meža dienas Latvijā notika 1928. gada 12. maijā, kad tika ierīkots topošais Varakļānu pilsētas bulvārs. Meža dienu aizsācējs bija toreizējais valsts prezidents Kārlis Ulmans. No 1928. gada meža dienas notika katru gadu līdz pat 1939. gadam. Ministru prezidents Kārlis Ulmans 1934. gadā Zemkopības ministrijai uzdeva izstrādāt apstādīšanas un izdaļošanas darbu plānu valsts mērogā. 1934. gadā nolēma, ka 35. gadā meža dienu pasākumos jāiesaista visa sabiedrība, un par meža dienu augstāko protektoru ievēlēja Kārli Ulmani. Sabiedrība tika aicināta: rīkosim meža dienas un stādīsim bērzus. – 1937. gadā Kārlis Ulmans piedalījās vēsturiskā Jāņa kalna apmežošanā.
Ir saglabājušies dokumentāli kino kadri no 1937. gada un 39. kur prezidents Kārlis Ulmanis piedalās Meža dienu pasākumos un uzrunā pasākumu dalībniekus. Paldies, dāmas un kungi, bet tā īstā dzīvošana ir, teiksim tā, ka viņi apsolījuši tagad iestādīt 2,5 miljonu bērnu 10 dienu laikā. Un tad tā taisīsim, lai visi 2,5 miljonu aug, un šis apatšā priekšā. Bet tā, kungi, iestādīsimies katrs savu savam bērnam. Es lūkšu, lai skatīšos. pareizi, alkoņi, Priekš viss. 1939. gada Meža dienas izvērtās par vērienīgāko Meža dienu visā Mežu dienu vēsturē, kā arī par pēdējām Latvijas brīvvalstī. Ulmaņa priede, tā viņu sauc. Un par to ulmaņu nosaukumu te ir divas versijas. Viena versija, ka it kā ulmanis tepat blakus Tomas zivaudzētavu esot mīlējis atpūsties, un it kā arī medībās brauc uz šejien medņos, un tad pēc medībām pie šitās priedes atpūties. Nu, otrs, kam es gan visvairāk ticu, ulmaņu kaklu visi redzējuši, ja? Bildēs. Un, kad pastās uz šito priedi, tad ir ritīgs ulmaņu kakls. Viņi ir 320 centimetru apkārtmērā. Augstums viņai ir 35, 37 metri apmēram, un vecumu mēs lēšam 350–400 gadu. Apkārtējais mežs te ir uz 130–140 gadu vecs, un tad tā ir 3 reizes vecāka. Tas nozīmē, ka tie mežkopi, kas te ir saimniekojuši, jau 2 reizes, kāds ir cērtot, nav viņi nocirtuši. Ja mēs runājam par vēsturi, te vēstures liecība, vislabākā vēstures liecība ir ripa. Ko redzēt, kas ir noticis. Ja, piemēram, šis koks ir dzimis 1893. gadā. Tas ir ļoti daudz atpakaļ. Ja. Nocirsts viņš ir 2014. gada novembrī. Nē, 11. novembrī. Tad 120 vairāk gadu vecumā, bet ar ko interesanti ir tieši konkrēti šī ripa. Redzēt, ka līdz 80 gadu vecumam koks ir bijis ļoti tievs. Un tad pēkšņi viņš nezinu, kāpēc palicis rēsnis. Un tas, kas daudz maz kaut ko teiksim, pēta, zina un interesējās, noskaidro, ka 1979. gadā ir notikusi meliorācija. Un, redziet, kā ir pieaugušas gadskārtas saucamās, kā koks ir sācis augt. Un tad pēkšņi atkal viņš ir sācis neaugt. Izrādās, ka meliorācijas sistēma ir aizsērējusi. Un tad ir pārtīrīts grāvis, tikai tas grāvis pie kā šitā egla auga. Ja? Bišķi ir uzlabojums, un 2009. gadā ir visu meliorācijas sistēma atjaunot, renovēt. Ja? Un var redzēt, atkal pieaugumi ir aizgājuši. Šodien nedaudz ieskatījāmies mežu apsaimniekošanas vēsturē, bet nākamajā raidījumā vairāk par mežu un tā izmantošanu.